Šajās dienās Madonā notiek pasaules kausa rollerslēpošanā, un tas parāda mūsu novada ambīcijas un mērķus sportā. Un šādas būvis kā Cesveinas stadions noteikti ir turpinājums augstiem mērķiem. Šādu pārliecību ar pašvaldības darbinieku sporta spēlēm atklājot jauno Cesveinas vidusskolas sporta laukumu, pauda Madonas novada pašvaldības vadītājs Agris Lungēvičs. Kā uzsver RTV uzrunātie, ceļš uz sporta laukumu sācies jau 2021. gadā. Tas neesot bijis viegls, taču iegūms no tā būšot gan pašiem cesveiniešiem, gan novadam kopumā. Jo tas dos iespēju Cesveinas vidusskolas skolniekiem un visiem, kas šeit mācīties, pilnvērtīgi sportot, pilnvērtīgi arī atpūsties un izmantot arī šo sporta laukumu visiem pārējiem. Tā kā mums paredzēts šeit, ka būs zemesargu štābs, zemesargi pašlaik izmanto. Tas ir noslēgums vienam ilgam procesam pēc skolas ugunsgrēka 2002. gadā, kad tika uzbūvēta skola, sporta zāle un sporta laukums tad ir beidzamais. Stadions ir īstā vietā un īstā laikā. Atliek tikai strādāt. Vakaros te ir bērni jau daudz. Varētu būt vairāk nodarbību vietu, jo, ja 2 skolotāji ar 2 klasēm, tas ir 40 bērni, tad var arī pietrūkt to vietu, bet tā citādi ļoti labi. Tātad šis ir pēdējais projekts, kas tika beigts vēl Cesveinas novada domē strādājot. Pēdējais Cesveinas novada domes iepirkums un pēdējais noslēgtais līgums, kas tika noslēgts burtiski iepriekšējā dienā, pirms mēs pievienojāmies Madonai. Sākotnējie mērķi bija ļoti ambiciozi, pabeigt šo projektu pusgada laikā, nodot eksploatācijā, bet, diemžēl, notikumi pasaulē, kas ietekmēja šī projekta īstenošanu, kā arī firmas finansiālais apsvērums, ko viņi principā nonāca finansiālās grūtībās, mums nācās piesaistīt papildspēkus un tādā veidā 2 reizes ņemt tehnoloģisko pārtraukumu. Un šis sporta laukums tika nodots eksploatācijai tikai šā gada 29. jūnijā, īsi pēc Jāņiem. Savu lomu spēlējis arī šīs vasaras sausais laiks, līdz ar to apzaļumošanas problēma. Taču šobrīd darbi noslēgušies godam, kopumā izmaksās sastādot vairāk nekā 440 000 eiro. Kā uzsver Iveta Raimo, projekts īstenots ar mērķi uzlabot Cesveinas vidusskolas infrastruktūru un mācību vidi, jo līdz šim bērniem nācies uz sporta stundām mērot ceļu pat vairāku kilometru attālumā. Tagad šī problēma ir atrisināta. Ir sporta laukums izbūvēts 5 metru platumā, kā redzam, visi vieglatlētikas elementi, basketbola grozi uzstādīti, volejbola laukums, tālēkšanas laukums, lodes grūšanas sektors. Principā viss, kas ir sporta nodarbībām nepieciešams. Un arī pašai prieks piedalīties pirmo reizi sporta spēlēs un iemēģināt šo laukumu, kā sakot, no otras puses, nevis darba frontē, bet tiešām būt jau kā mazliet sportistam un saprast, vai viņš tiešām kalpo mērķiem. Kā novērojām klātienē, darbi nav bijuši veltīgi un stadions pie Cesveinas vidusskolas šķiet būs vēl viena vieta novadā, kur pulcēties aktīva dzīvesveida piekritējiem, lai tiektos uz jaunām uzvarām. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.